Jo vairāk es dzīvoju kopā ar tekstu, ikdienu pavadu dažādu veidu rakstīšanā un lasīšanā, jo aug man pārliecība, ka īstā pasaule, kurā man ir dota iespēja būt klāt, ir teksts un valoda. Varu izlasīt, izstāstīt, uzrakstīt. Ja esmu ko vērtīgi izlasījis, man pasaule kļūst maķenīt plašāk. Ja izdodas ko jēdzīgi uzrakstīt, esmu bijis līdzdalīgs pie kāda jauna pasaules stūra atsekšanas. Kaut kas jauns nāk redzams. Tāpēc strādāt pie latviešu grāmatniecības 500 gadas tekstiem man ir bijis un ir divkāršs iegūms. No vienas puses es pats pamazām apjēdzu to milzīgo teksta un valodas mežu, kurā aug šodienas raksti. Visu šī 5 gadsimtu garā pieredze, kā arī valodas augšana vēl ilgākā laikā, ir kā micēlijs, vērtīgākā informatīvā bāze, kas latviešus padara par latviešiem. No otras puses, es cenšos no visiem šiem stāstiem par latviešu valodas un grāmatniecības pagātni izvilkt kaut kādu esenci un padarīt to vienkārši saprotamu citiem. Pats nozīmīgākais uzdevums, ko es jutu un jūtu kopš brīža, kad Nacionālā biblioteka man aicināja rakstīt par 500 gadi, ir nepadarīt šo par vienas dienas svētkiem, kurus krāšņi nosvin vienā datumā un tad aizmirst uz nākamajiem 100 gadiem. Jāatceras arī, ka latviešu valodas micēlijs vienmēr ir bijis daļa no lielākas sistēmas. Šī auglīgā augsne arvien būs dzīve, kamēr vien cilvēkiem būs kāre izlasīt, izstāstīt, uzrakstīt.